Tiklīdz kā termometra stabiņš noslīd zem nulles, atpūtas kompleksa Milskalns vadītājs Viesturs Ošnieks nekavējoties sāk veidot slēpošanas trases. Šo sezonu augsto dienu visai maz, tāpēc jāizmanto katra iespēja. Pirmkārt ir jāriskē, jo cilvēkiem ir, ka viņi grib izslēpot tomēr savas dienas. Un ja viņiem nav bijusi tā iespēja, viņi tomēr vai pavasarī viņi slēpos, vai decembrī tas viņiem būtu vienalga. Pagājušajā gadā mēs atvērām 30. novembrī, un mēs aizvērām jau februāra beigās. Šogad es ceru, ka līdz martam droši vien noslēposim. Rezerves plāna gadījumā, ja šāda ziemas būs pastāvīgas, nav, taču atpūtas kompleksa vadītāja mīlestība pret ziemu un slēpošanu liek cerēt, ka šādas sezonas vairs neatkārtosies. Mēs tikai ceram uz apmeklētājiem, uz apmeklētāju daudzumu, un tādā veidā arī mēs varam izdzīvot. Ja nebūs apmeklētāji, tad mēs kalnu vērsim ciet droši vien. Mēs strādājam jau 22 gadus, un ir bijusi viena sezona, ka mēs neesam atvēruši vispār kalnu. Tā kā pārējās sezonas tomēr mēs kaut kā esam izvilkuši, izdzīvojuši, un ir bijusi arī kaut kāda peļņa tomēr. Ja termometra rādītājs ir tuvāk nullei, tad sniega uzpūšana prasa ilgāku laiku, taču, ja ārā ir vismaz -10 grādi pēc Celsija, sagatavot kalnu slēpošanai var īsākā laika periodā. Grūti, jo arī šonakt mēs cerējām, ka būs kādi -4 grādi, bet ne, bija tikai -2. Mēs turpinājām pūst ar visu to, ka nav ļoti izdevīgi tas, bet ceram, ka būs apmeklētāji un būs priecīgi un viss būs kārtībā. Laikā, kad Milskalnā jau otro reizi šajā sezonā tika pūsts sniegs, visā valstī tika izziņots brīdinājums par to, ka Latvija pārslēgsies no Krievijas vienotās energosistēmas uz Eiropas energosistēmu, kā rezultātā iespējami elektrības pārāvumi. No sākuma bijām sabijušies. Šobrīd mums strādā kaut kādas 17 vienības ar lielām jaudām. Un tas nozīmē, ka mums viss ir jāpārstartē, ja mums kaut vai noraustās uz mazu mirklīti tā elektrība. Bet es pats biju no rīta šeit, un nekāda pārāvuma nebija. Viss bija ļoti labi, un pat nejūtām, ka vispār kaut kas tāds ir noticis. Šādas siltās sezonas rada draudus arī darba spēkam, kas sezonālajiem atpūtas kompleksiem ir ļoti nozīmīgi. Mums patstāvīgi cauri gadu strādā 8 līdz 10 cilvēki. Par tiem arī ir vislielākais uztraukums, jo īsti negribētos viņiem pateikt, ka mums nav līdzekļu, lai mēs vasarā jūs varam uzturēt. Ceram, ka mēs kaut kāds līdzekļus šogad nopelnīsim, lai varētu to vasaru izdzīvot. Šo sezonu sniegu ir jāveido no nulles, taču tas kvalitāti nemaina, jo arī sniegs, kas nokritis no debesīm, tiek apstrādāts un stingri safrēzēts. Bet praktiski mākslīgs vai dabīgs sniegs neatšķirās tikai pēc krāsas, varbūt nedaudz, jo mums ir varbūt nedaudz duļķaini dīķi, tā kā sniegs varbūt nedaudz iekrāsojās, bet tas varbūt pat ir labāk dažreiz, jo, ja ir spilgta saule, tad ir redzams reliefs un daudz vieglāk slēpot nekā, kad žilbins sniegs. Lai ziemas atpūtas kompleksi izdzīvotu pēc šādām ziemai netipiskām sezonām, vadītājiem jāmeklē dažādi risinājumi, lai ienākumus sabalansētu arī vasaras mēnešos. Piemēram, organizējot korporatīvos pasākumus, veidojot banketu zāles vai dažādas ūdens izprieces. Niceta Anna Stariņa, Artūrs Reinholds, TV9 Pakalni.